Čau visiem! Šodien atbildēšu uz klienta jautājumiem saistībā ar gaisa, siltumsūkņiem un kondicionieriem. Tātad pirmais jautājums, ar ko mēs saskaramies no klientiem, ir tas, cik tad jaudīgu iekārtu man izvēlēties. Tas elementārais aprēķins ir kvadratūra attiecīgi pret kilovatiem. Respektīvi, ja jums ir 25 kvadrātmetru telpa, tad droši vien ir jāizvēlās 2 līdz 2,5 kW iekārta. Nākamais, biežāk uzdotais jautājums ir tas, vai siltumsūknis arī silda. Un atbilde ir jā. Visi siltumsūkņi mūsdienās ir gan sildīšanai, gan dzēsēšanai. Bieži vien mums tiek uzdots jautājums, vai siltumsūknis var uzstādīt dzīvokļos. Jā, siltumsūkni var uzstādīt visur, kur ir iespējams novietot ārējo daļu un iekšējo daļu. Aktuāls jautājums ir, kādas apkopes man būs jāveic. Tad primārais un elementārākais ir iekšējiem blokiem iztīrīt šos te filtrus. Viņi ir mazgājami vai arī var izmantot putekļsūcēju. Lielākas sistēmas apkopes iesakām veikt 1 reizi gadā, un tas būtībā ir pārbaudīt āra bloku, vai tur nav kādas kļūdas, sakrituši iekšā kādi zari, kā arī pārbaudīt freonu sistēmu, vai tur nav noplūdes. Ja jums pēc šī video rodās vēl kādi jautājumi, tad droši zvaniet mums, nāciet ciemos uz ganību Dāma 30 korpus 1 vai rakstat uz info@eklimats.lv. Forša diena!